Jā, labrīt, labdien, labvakar. Ar jums kopā ir atkal Mārtiņš Eņģelis. Un mana prezentācija šodien būs par to, kā meklēt ceļu uz balansu starp tām divām lietām, par kurām mēs pēdējā laikā diezgan daudz runājam, naktsmieru un naktdzīvi, jo mēs esam sapratuši, ka vajadzētu attīstīt gan vienu, gan otru, saglabāt gan vienu, gan otru, abām pusēm ir savas tiesības. Un mana prezentācija būs sadalīta 3 daļās. Īsumā es izstāstīšu vispār, kāpēc tā ir problemātika un kāpēc plānot vakaru un nakti ir vajadzība. Un mēs varam sākt ar to, kāpēc vispār to vajag darīt. Un es varu sākt ar vēstures atskatu, un mēs varam iet no seniem laikiem. Ja sen apakaļ mums bija braukšana tikai naktīs, nakts tirgi, mums bija komandants stundas un naktsardze. Tad, protams, 18. gadsimtā laiki mainījās, mums parādījās pirmais apgaismojums, mums parādījās kaku vācēji, modernā kriminālistika un arī kabarē, nakts dzīve, kādu mēs zinām. 20. gadsimts, protams, ir kafejnīca kultūra, darbs naktī, kultūras pasākumi, piemēram, Baltā nakts un šie čaļi. Kuri zina, kas ir šie čaļi? The Prodigy, yes. Jeb klubu kultūra, un tas viss attīstījās 20. gadsimtā. Un 21. gadsimtā mēs, protams, runājam par dzimumu drošību, par vidas aspektiem, par pakalpojumiem. Sniegs Rīgā tiek savākts naktī un, protams, miers kā ļoti svarīgs aspekts. Bet kāpēc es jums šo visu rādu? Tāpēc, ka īstenībā 21. gadsimtā vakar nakts laika plānošana ir šāda. Viss notiek vienlaicīgi, viss ir jāplāno holistiski, viss šīs lietas ieslēdzas, un mēs nevaram aizmirst par daudziem citiem aspektiem. Un to plāno jau vairāk nekā 80 vietu pasaulē. Kur jūs redzat tikai dažas no šīm vietām. Ir gan Viļņā un ir gan arī Tallinā, un tad jautājums ir, kāpēc mums nav. Un mēs pavasarī veicām tādu lielisku aptauju. Mēs noskaidrojam no cilvēkiem, ko viņi domā par vakaru un nakti Rīgā, un mēs sapratām, ka 82% gribētu vai iespējams gribētu Rīgā kādu vakara un nakts laika plānotāju. Mēs arī pajautājām, kā viņi grib šo cilvēku nosaukt, un tad viņi teica, tas varētu būt vakara un nakts laika koordinators, pārvaldnieks, Betmens, Rīgas miedziņš, tas bija mans favorite. Rīgas miedziņš, jā, ļoti labs. Un tad, protams, mēs nonākam pie tā, mēs saprotam, ka to vajag plānot, bet mēs nonākam pie šobrīd tās karstās tēmas, ka mums ir miers versus nemiers, un kā to risināt un kā ar to strādāt. Un tas, ko esmu izdarījis, esmu salicis šīs abas lietas tā kā pretējās pusēs un mēģinu salīdzināt, kā viņas viena ar otru cīnās, kā katra kaut ko pieprasa un kāpēc mums īstenībā tas ir jāņem vērā. Un šajā aptaujā, ko mēs pavasarī veicām, mēs sapratām, ka Rīgas vēsturiskajā centrā un aizsardzības zonā katrs 3. vismaz reizi mēnesī piedzīvo dažādas izklaides trokšņa traucējumus tieši naktsmierā. Un runa nav par vienu apkājumi, runa nav par dažiem aktīvistiem. Tā ir nopietna problēma, kas vienai trešdaļai ir ikdienišķa. Tikmēr mēs redzam ļoti miglainu bildi ar procentiem Rīgas plānošanas reģionā, un tā ir svārstu migrācija, kas īstenībā atspoguļo vairāk mazāk 50,000 cilvēku, kuri pamet Rīgu pēc darba. Un viņi nepaliek šeit kultūrā, viņi nepaliek šeit uz kafejnīcu, viņi nepaliek uz pasākumiem, un tas ir tāds ļoti labs aspekts, kā mēs varam viņus dabūt, un kāpēc mēs viņus nedabūnam un nepaturam iekšā Rīgā. Nākamais aspekts, tāds ļoti svarīgs, tieši tas, ko es minēju, šis izklaides, rekreācijas troksnis, un mēs īstenībā zinām, ka viņš nav īsti definēts. Mums nav likumdošanā tāda termina, un tikmēr no otras puses mums īsti nav arī definēta kaut kāda lieta, ko mēs plānojam aizsargāt vai nodrošināt Rīgā. Ja mums nav underground kultūras, ko mēs gribam saglabāt, nakts dzīves kultūras, ko mēs gribam saglabāt. Tikmēr, piemēram, Vīnē ir kafejnīcas kultūra, Londonā tie ir pubi, Berlīnē tie ir naktsklubi. Un vai mums ir kaut kāda underground vide, kas ir Rīgu identificējoša un mums viņu vajadzētu nosargāt? Mēs to nedaram. Nākamais ir tāds ļoti divi forši citāti, ko mēs īstenībā sapratām arī no šīs aptaujas. Pirmais citāts ir par to, ka naktsdzīves veidotājos ir joprojām tāda sajūta, ka mēs jums taisam ekonomiku un mums ir jāpakļaujas. Un tāda sajūta ir ne tikai tiem, kas ir par naktsmieru, bet arī tiem, kas ir naktsdzīves pārstāvi. Un to mēs dabūjām arī no intervijām. Un no otras puses mums ir sapratne, ka ir kaut kas, ko mēs nedaram pareizi. Ir šī ēnu ekonomika, kas arī nāk no nozares. Viņi saka, ka vairāk nekā 30% pārsvarā ēdinātāji ir šajā ēnu ekonomikā, bet tas PVN ir
ļoti liels sloks. Un kāpēc mēs to nerisinām, vai kāpēc mēs nedodam iespēju, tas ir cits jautājums. Šeit ir tāds ļoti labs izgriezums arī no 2 aktivitātēm, kas ir viena arī pret otru un vienu otru papildina, paiešu malā. Jūs zināt, ka klubiem nav prasība likt izolāciju. Nav arī skaņas un skaņu pastiprinoši ierīču ierobežošana. Nav arī aizlieguma iekārtot klubu dzīvojumam mājām. Tā tas arī ir. Bet no otras puses, mums, piemēram, nav Rīgā atbalsta, kā, piemēram, Berlīnē, kur tu vari pieteikties finansējumam un izveidot šo skaņas izolāciju. Un tu aizvācies, vai tu beidz eksistenci, nāk cits, un viņam šī izolācija turpina kalpot. Tā, kas te notika? Nākamais, jā. Vēl interesants citāts, kas mums bija no aptaujas, ir par putniem, kājām. Droši vien jūs arī esat kādreiz piecēlušies pa nakti, kad ir tā meme, visi zina, ja, to onkuli. Un tā ir problēma, kā jūs redzat, vismaz reiz gadā pusē iedzīvotāju. Bet ļoti patīkam, ka cilvēki tajā aptaujā pateica, ka tā nav īstenībā cilvēka problēma, tā nav dzīvnieka problēma, bet cilvēka problēma. Mēs atstājam vaļā miskastes, mēs putnus barojam, mēs viņus kacinam, un, protams, ka viņi nāk un tusē, jo tie ir dzīvnieki. Ja? Un mēs varam mainīt savus paradumus, bet tas, kurš nezina, kāda ir paradumi, īstenībā ir naktsdzīves industrija, jo, protams, mums aptaujās un intervijās bija tā, ka nav atbalsta, mums vajag autostāvvietu, lai nāk mums vairāk klientu, mums aktīvisti neko nesaprot, bet tad, kad mēs jautājām naktsdzīves pārstāvjiem, kur ir jūsu statistika, jūs zināt, kas ir jūsu klients, jūs zināt, kāpēc jums vajag tās autostāvvietas? Nē, pie mums, mums nav laika. Un tad atkal ir jautājums, jūs pieprasāt, ko jūs nevarat pamatot. Bet viss galu galā apgriežas pie tā, ka tā ir problēma gan vienā, gan otrā pusē. Mums ir tiesības saraksts, kas ir teicis, ka ir valsts bezdarbība ierobežo iedzīvotāju tiesības uz naktsmieru. Un otras puses, mums ir arī naktsmiera vai vakara un nakts laika ekonomikas pārstāvji, kuri saka, ka mums tā statistika ir diezgan slikti salīdzinot ar to, kas bija kādreiz un salīdzinot ar citām pilsētām. Tā kā situācija droši vien ir kaut kur pa vidu, ka mums ir jāsaskaņo gan naktsmiera, gan naktsdzīves intereses un vajadzības, bet mums ir jāatrod apusē vienošanās, regulējums, cieņa un attīstība. Un tā kā mums šobrīd tās cieņas punkta nav, tad mums nav arī attīstības un mums nav arī risinājumu. Un tas, ko mēs Rīgā plānojam darīt, ir, vismaz šobrīd esam uzsākuši, tāda 5 soļu programma, kas ļoti viegli, iziešu ārti cauri. Pirmais solis. Mums ir vajadzīgs kāds vakarnāks laika koordinators, betmens vai miedziņš. Mums ir vajadzīgs šis cilvēks, kurš saved kopā šīs puses, jo šobrīd īsti abas puses kliedz, pilsēta kaut ko klausās, kaut ko dara, bet mums nav kas saskaņo, kas attīsta, kas regulē to visu. Otrais solis, mums ir vairāk mazāk 2 gadi, mēs plānojam šobrīd uz 2 gadiem, ja mēs plānojam pārāk tālu, tas nav pārredzami, pārāk īsa, to mēs neko nevaram panākt. Pieņemsim 2 gadi, ko mēs varam izdarīt 2 gadu laikā. Un mēs zinām, ka 2 gadu laikā mēs varam panākt 3 lietas, 3 pirmos soļus. Pirmais solis ir vakara un nakts laika ekonomikas un naktsmiera balans, atbalsts un saskaņošana. Otrais solis ir nakts sabiedriskais transports, un trešais solis ir ES pieredzes pārneses projekts. Mēs esam iesaistījušies tādā projektā Tonight par sabiedrības iesaisti apkaimju drošināšanā. 3 lietas, ko mēs gribam izdarīt, bet, protams, šajā prezentācijā mēs vairāk fokusamies uz šo, uz abu pušu mediāciju un interešu vajadzību saskaņošana un tā projām. Un, lai to izdarītu, mums ir 4 obligāti rīki darbam. Un pirmais rīks mums ir vakar un nakts laika ekspertu padome, ka mēs īstenībā esam jau salikuši sarakstu, un mēs gribam pavisam drīz uzaicināt visus vakar un nakts laika pārstāvjus milzīgā kvorumā, un tad sākt dalīt viņus tematiski un sākt viņus likt kopā, lai mēs varētu noskaidrot, kas tad ir konkrēti, kas ir konkrētas vajadzības, kādi varētu būt konkrēti risinājumi, jo šobrīd skaidrs, ka viens uz otru kliedz, bet kaut kāda kompromisa pozīcija neviens nemeklē. Otrs, mums pagājušajā gadā labi izdevās labs rīks, kas bija nakts dzīves fórums, bet mēs varam plašāk viņu izplest uz starptautisko Rīgas vakaru un nakts laika fórumu, un kur mēs varam satikties, arī izrunāt par dažādām lietām, kas ir aktuālas, varbūt ir jauna problemātika, jo pagājušajā gadā mums labi īstenībā izdevās beidzot abas puses, gan naktsmieras, gan nakts dzīves satikās, izplēsās tur, atkal bija drāmas, bet mēs beidzot viņus dabūjām kopā.
Trešais, kas man, protams, ir ļoti tuvu sirdī, ir skaidrojušās pastaigas, kas būtībā ir tāda kā pasākuma kopa, kur mēs ar tām ietekmētajām pusēm, vai nu tā ir dzimumdrošība, vai nu tie ir seniori bērni, kā arī gulētāji, kuri nāk un tad skaidro mums visiem citiem, kā tad viņi jūtās, kāda ir tā realitāte. Jo, kā jūs zināt, pilsētas attīstības departaments naktīs nestrādā. Ja? Mums darba laiks beidzas 5:00 vai 6:00 vai 4:00. Bet beidzot, mēs varam tikties ar tiem cilvēkiem. Protams, mēs arī gribētu iesaistīties Rīgas pašvaldības policijas stratēģijā, kas top arī saprast, kā tur mēs kaut ko varam izmainīt. Un tad, protams, pašās beigās tāds kaceklis, 5 darbības virzieni vidējā termiņā, varbūt ilgākā termiņā, ja viss aiziet, ja viss labi veicas, tad mēs gribētu, lai mēs paliekam ne tikai pie nakts miera un nakts dzīves risinājumiem, bet mēs strādājam 5 tādos ļoti vērienīgos virzienos, telpiskā attīstība un plānošana, makroekonomika, nakts dzīve, turismas un kultūra, sabiedrības labūtība, politika un pārvaldība. Un tad mēs saprotam, ka vakar un nakts laika plānošana, tā nav tikai viena maza niša vai tikai nakts sabiedriskā transporta trūkums, bet tas ir kaut kas, kas ietekmē mūsu visu dzīvi, vai tās ir kajas, vai tie ir rīsari, kas naktī gāž apkārt un tā iztroksni. Un tad, iespējams, ka veicot šos pirmos ceļus, mēs varēsim doties arī ceļā uz balansu starp vakaru un nakti, starp dienu, starp nakts dzīvi, starp Mārtiņu Eņģeli, starp Neilu, man tavs mikrofons. Un paldies! Jā, paldies!